mēs mācāmies par mīlestību. Bet mīlestībā jau ir tā, ka arī veidojas kādreiz konflikti. Un jāsaka, šis laiks ir tāds, mēs kā cilvēki jau neesam atdalīti no sabiedrības. Ja mēs augam kopā mūsu ikdienu darbvietās, mūsu ikdienu uz ielas un tā tālāk. Un tātad ir izaicinājumi. Ir izaicinājumi, kuros gan ģimenē tiek apdraudēta mīlestība, gan uzliesmo konfliktu, uzliesmo domstarpības. Un mēs redzam, ka sabiedrībā tas izpaužas tādā vardarbībā pilnīgi. Tiek dedzināts mājas, tur dedzināti veikali un ielas demolēts, un atkal pie brīvības pieminekli tur kaut kas ir noticis. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs vairs nespējam būt ieturēti, mēs nespējam sevi savaldīt, un trūkst tāda padoma, kā rīkoties. Un šeit es domāju, ka ļoti labi atbildes dod tieši Bībele. Un es gribētu, ka mēs visi, kam ir Bībeles, atšķirtu 1. Samueļa grāmatas 25. nodaļu. Tā ir tāda brīnišķīga nodaļa, kas mums pamāca, kādā veidā mēs varam risināt konfliktus. Arī tāda pat pārspēka priekšā. 1. Samueļa grāmata, 25. nodaļa. Un, kad mēs tur sākam lasīt, kā pirmo mēs uzzinām, ka miris ir Dieva pravietis Samuels. Samuels nomira, un viss Izraels sapulcējās, apraudāja viņu, apbedīja viņu mājās Rāmā. Tad Dāvids cēlās un devās lejā uz Pāranas tuksnesi. Samuels bija nodzīvojis turpat 100 gadus. Jā. Un tad Dievs viņam bija ļaus aizmigt. Ko darām, kad pravietis ir miris? Tauta viņu apraudāja, apbedīja viņu Rāmā. Un tā atradās tuvu Jeruzalemē, tātad arī ķēniņa krēslam. Patiesi, viss tauta sēroja par viņu nāvi, un kāds raksta tā, jo kopš Mūzes un Jozas dienām nebija parādījies neviens cilvēks, kuram derības tauta būtu tik daudz parādā kā Samuelam. Bet kurš gan vairāk bija parādā lielajam pravietim kā Sauls, kur pravietis iesvētīja ķēniņa amatā, un arī Dāvids, kurš arī bija saņēmis no Samuela svētību. Un jāsaka tā, ka Sauls pārāk vēl apzinājās praviešu vēsts patiesumu. Bet Dāvidam viņa vadība ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Un, kad jūs lasiet šo nodaļu, jūs varat pamanīt, ka Dāvids bija piedzīvojis 2 zaudējumus. Viens bija tas, ka viņš bija pazaudējis pravieti, Samuelu, tātad Samuels aizgāja dusēt, un arī ko vēl? Sievu Mihalu, kur viņš mīlēja. Un ziniet, kas bija noticis? Kamēr viņš bēguļoja, tā bija Saula meita, un lai sarautu kaut kādas šīs ķēnišķīgās attiecības, tad viņš to Mihalu bija izdevis citam par sievu. Ko tagad? Kā veidot dzīvi pēc Samuela? Un Bībelē mēs varam vērot, kā Dāvids tālāk dzīvoja pēc Samuela dzīves laika. Tātad mēs lasījām, ka viņš devās tālu uz dienvidiem, tālāk no Jeruzalemes, tālāk no Saula. Uz kurieni? Uz Pāranas tuksnesi, lai tur būtu drošāk. Un ko viņš tur sastop, ko mēs ieraudzam, viņš sastopas ar bagāto Nābalu. Šim cilvēkam bija liela saimniecība, viņam piederēja 300 tautas, 1000 kazas, bet kā ievērojam, viņam bija problēma. Viņš bija nejēga. Jo jau pats vārds Nāba
Nabal nozīmē muļķis. Kad Bībele runā par muļķību, tā nerunā tikai par cilvēku prāta spējām, bet Bībele runā par muļķību, kad cilvēkam trūkst izpratnes par to, kas dzīvē ir galvenais, kas ir primārais. Un muļķīgi cilvēku dzīve ir bez Dieva, jo pamācībās mēs lasām, gudrības sākums ir bijāt Dievu, bijāt kungu, jā. Bet šim nejēgam bija sieva Abigaila. Un 3. pantā mēs par viņu lasām. Šo vīru sauc Nābals un viņa sieva Abigaila. Sieva bija gudra un daļa. Bet vīrs, viņš bija kārbietis, pēc dabas skarbs un ļauns. Tātad Nābala muļķība izpaudās kā? Ka viņš bija skarbs un ļauns. Abigaila bija skaista. Bet šajā stāstā svarīgākais, ka viņa bija gudra. Un, kad es lasu par šo pāri, man liekas, kad arī viņi ir upuris tā laika tradīcijai, kad vecāki noteica, ar ko būs dzīvot, ar ko būs precēties. Ja? Jo nedomāju, kā Abigaila būtu izvēlējusies un just sadarību ar Nābala muļķību. Un te Dāvids. Dāvids mājoja apvidū, viņam bija 600 vīru. Viņš slēpās no zaula, un tāpat laikā viņš darbojas līdzīgi tādai labdarības policijai. Viņš palīdzēja sargāt Nābala ganāmpulkus. Un arī, protams, viņš sagaidīja kādu nelielu atlīdzību par to pateicību. Un sadzirdējis, kā Nābals sērp aitas, Dāvids sūtīja savus jaunos cilvēkus pie Nābala, lai Nābals iedot kādu aitu, kā brīvprātīgu pateicību. Un jāsaka tā, kad aitu cirpšanas laiks, tas jau bija tāds īsts svētku laiks, kad arī svinības notika, un saimnieks tad izvērtēja tos panākums, ienākums par iepriekšējo gadu. Bet kas notika? No 5. panta mēs lasām. Dāvids sūtīja 10 puišus sacīdams, uzkāpiet Karmelā, un kad nonāksiet pie Nābala, sveiciniet viņu manā vārdā ar mieru. Un sakiet, lai ilgs mūžs tev un miers, lai miers tavam namam un visam, kas tavs. Un tā tālāk 8. pantā lasām, lai mani puiši gūst tavu vēlību, jo labā dienā mēs esam atnākuši. Sniedz jau, ko nu atrod saviem kalpiem un savam dēlam Dāvidam. Tad ievērot, kā Dāvids sev prezentē šī bagātā cilvēka priekšā, kā savu dēlu. Tad viņš, kaut arī viņam ir jau 600 karavīri tur, bet viņš tādā pazemīgā veidā iet pie šī Nābala. Bet nu kā Nābals atbildēja? Viņš atbildēja tā, ka varēs sagaidīt no liela nejēgas. Ko viņš saka? Lasām tur 10. 11. pantā. Kas ir Dāvids? Kas ir Išai dēls? Šodien ir milzums kalpu, kas pamukuši no savu kunga. Vai tad es došu savu maizi un ūdeni un savu kaujamo lopu, ko esmu kāvis cirpējiem, kaut kādiem vīriem, par kuriem es pat nezinu, no kurienes tie ir. Tā Nābals atbild Dāvidam un viņa cilvēkiem. Un jāsaka, tas ir tāds īsti apdomāts aizvainojums. Īpaši tiem, kas viņam bija palīdzējuši. Un no tā, ko saka Nābals, var saprast, ka viņš bija arī Saula atbalstītājs. Un tehniski varētu teikt, ja tā, tehniski sakām, ja, viņam bija arī tiesības tā rīkoties. Jo viņa piezīme, ka Dāvids bija kalps, kurš ir aizmucis
no savu kunga, arī nebija pārāk tālu no patiesības. Bet kāpēc viņš aizmuka? Lai viņu nenogalinātu. Tomēr mēs zinām, ka Dāvids nebija sacēlies pēc izdot ķēniņa Saulu. Un kā Dievs bija izvēlējis Dāvidu par ķēniņu, tāpēc Nābala vārdi ir pilnīgi neiederīgi Dieva plānos. Un kā Dāvids atbild? Dāvids ir aizvainots. Un lasām 13. pantā. Dāvids teica saviem vīriem, apjoziet zobenus. Tie apjoz zobenus, un arī Dāvids apjoz zobenu. Ap 400 vīru gāja līdzi Dāvidam, bet tie 200 palika pie mantām. Tātad konflikta risinājums no spēka pozīcijām. Tātad, kas šeit mums pateikts? Tiek apjosti zobeni, un tā ir kāda pieteikšana. Tur, kur ir nepateicība, tur rodas rūgtums. Tur, kur ir pazemojums, tur ir vēlēšanās atriept. Un zobena apjošana, tātad uzvilkšana, ielikšana maktī pie sevis, tāda ir Dāvida atbilde. Tāda ir to cilvēku tādā atbilde, to cilvēku, kuri ir zaudējuši fokusu uz vissvarīgākām lietām. Tātad risināt konfliktu no spēka pozīcijas. Un tā arī mums var gadīties, ka strīdos rodas aizvainojumi, un tad rodas pateikt kaut ko spēcīgu, asu. Jāsaka, tā arī tāda zobena pacelšana, un tā ir novēršanās no galvenā. Bet tas nav līdzīgi kā Dāvida gadījumā. Dāvids ņem rokās ieročus, un tā tagad ir viņa prioritāte kopā ar 400 apbruņotiem vīriem, lai sniegtu mācību šim neprātīgajam saimniekam un viņa ģimenei un strādniekiem. Un viņš ir nolēmis kārtīgi atriepties, nogalināt visu namu. To Dāvids apņēmās tad, kad viņa pravietis bija miris. Un viņš ir zaudējis uzmanību galvenām lietām. Varam paskatīties arī, kāds bija Dāvids pirms pravietis bija miris. Tur jau, ja ielūkamies iepriekšējā nodaļā, jūs arī tūlīt atcerēsieties, kā Lidija par to stāstīja. Viņa nesen sludināja. Mēs zinām šo epizodu. Zālam vajadzēja atviegloties, viņš iegāja alā, un ko viņš nepamanīja? Ka alā bija Dāvids ar saviem vīriem. Tur tie bija noslēpušies. Un manā iztēlē aina ir šāda. Priekšplānā mēs redzam Saulu notupušos, Dāvids spēlējies pie Saula mugurpuses. Saulam nav ieroči, viņš ir neapbruņots, bet Dāvidam ir izvilkts zobens. Viens cirtiens, un Sauls būtu miris, un Dāvids būtu ķēniņš. Bet Dāvids tādu kārdinājumu noraida. Jo viņam ir skatījums uz lietām, kurām ir primārā nozīme. Patiesībā Samuels bija iesvētījis Saula ķēniņa amatā. Un Dāvids negribēja pielikt rokas Dieva iesvētītam kalpam. Mēs zinām, kā tas bija tāds dziļš un patiess dievbijības likums. Un ko Dāvids dara? Dāvids necīnās par amatiem. Dāvids vienkārši nogriež savu sākam stūri. Un kad Sauls ir atstājis saldājus, pacēlis rokā šaudeklu gabalu, uzsauc Saulam un parādīja, ko viņš var izdarīt. Tāds bija Dāvida princips pirms pravietis bija miris. Bet tagad, kad viņa pravietis ir miris,
viņš šo principu ir aizmirsis. Viņš gatavojas masu slepkavībai. Un tad šajā ainā ienāk atkal Abigaila. Viņa ir inteliģenta, gudra un izprotoši pretēji savam negudrajam saimniekam. Un ko Nābala kalps pastāst Abigailai? Kad Dāvids jau ir ceļā, ka viņa ir dzīvības briesmās, un te atklājas viņas gudrība. Viņa liek netērē laiku, viņa sagatavot cienastu un dāvans, lai satiktos ar Dāvidu. Un kad viņa nonāk tur, ko viņa darīja? 23. pantā lasām. Ieraudzījis Dāvidu Abigailas teikšus, nokāp no ezera, krita Dāvidu priekšā uz savu vaigu un klanījās līdz zemē. Atcerēsimies, ka Abigaila arī bija savā ziņā tādā ļoti augstā stāvoklī. Viņai bija pat kalpons. Un te, ko viņa dara, viņa zemojas, ja? Viņa pazemojās. Un es domāju, ka šeit ir tieši tas pats galvenais pagrieziena punkts. Pazemība. Viņa ir pazemojusies uz saviem ceļiem. Dāvida un 400 apbruņotu vīru priekšā. Manā atmiņā tāds no CNN, tas ir no tādas aģentūras tāds klips, kur tas bija laikam 2019. gadā, kad tur Ķīnā bija liela tāda demonstrācija, sacelšanās, un tad tur ar tankiem brauc uz šo pūlu virsū, un tad tur tika parādīts, ka no malas iznāk viens cilvēks, baltā kreklā, melnās biksēs, viņam pie vienas rokas sompi, otras rokas maisiņš, un viņš nostājas tanka priekšā. Un tanka kolona apstājas. Jāsaka, kaut ko līdzīgi izdarīja šī skaistā, bet gudrā. Viņa bija ne tikai skaista un gudra, bet viņa bija arī drosmīga. 400 apbruņotu vīru priekšā. Mans kungs, ko viņš saka tālāk, tā ir mana vaina. Vai šeit jūs arī kaut ko neredzat, ko Kristus kādreiz nākotnē darīja? Viņš uzņēmās mūsu vainu. Mans kungs, tā ir mana vaina. Vai viņa bija vainīga? Viņa nezināja par to, kad šie Dāvida vīri viņai bija prasījuši. Un tomēr viņš saka, tā ir mana vaina. Te sākās konflikta izcinājums. Pazemība un gatavība risināt. Ļauj, lai tavu kalponi runā. Uzklaus savu kalponi. Tātad viņa arī ir diplomātiski, viņa prot diplomātiski izdarīt. Un ko viņš saka? Es tā saviem vārdiem atstāstīšu to, kas tur tālāk rakstīts. Pirmkārt, Dāvid, man grūti ir izstāstīt, kāds muļķis ir Nābals, tas, ar kur esmu apprecēta. Neēga ir viņa vārds, neēdzīga ir viņa daba. Man ir personīgi un sāpīgi piedzīvojumi dzīvot ar muļķi. Dāvid, ļauj man tev dot padomu. Pietiek ar vienu muļķi. Nē, es pats muļķis. Otrkārt, Dāvid, ļauj man tev atklāt, ka kungs mani sūtīs šodien pie tevis, lai atturētu tevi no muļķīgas asins izliešanas. Un treškārt, Dāvid apdomā, kas tu esi. Apdomā, kas tu esi. Dāvid maina savas prioritātes. Pievērs uzmanību galvenajam. Kungs ir apsolījis, ka tu būsi Izraēla ķēniņš. Kā kungs uzcelts paliekam nav Dāvida ķēnišķīgai līnijai. Kungs tevis sargās no ienaidniekiem. Neesi muļķis, Dāvid, atceries, ka tu karo kunga karā un nelieto personīgu atriebību. Tikai tāpēc, ka tavs dārgās jūtas ir aizkārts.
Un liekas, ka nevajag turpināt. Es domāju, ka tas uzrunā mūs. Abigailas gudrība māca mums, cik svarīgi ir saspringtās situācijās rīkoties pārdomāti un mērķtiecīgi. Viņa attur Dāvidu no personiskas atriebības, kas būtu novedus pie grēku. Aptraipīs viņu kā vadītāju nākotni. Un 26. pantā mēs redzam, ka viņa jautā. Viņa saka, kungs tevi ir atturējis izliet asinis un attriept sevi ar paša roku. Lūk tā, Abigailai nostājusies pretī Dāvida karapūlim. Un tas uzrunāja Dāvidu. Gan Abigaila, gan Dāvids šajā stāstā demonstrē pazemību, kas galu galā noved pie kā? Pie miera. Samuels ir miris. Kungs vairs nerunāja ar Samuelu, bet kungs runāja. Viņš runāja ar Abigailu. Un Abigaila atkārtot tos pašus apsolījumu vārdus, kur bija dot savu Samuelu Dāvidam, bet viņa arī sniedz jaunu redzējumu. Kungs ar Dāvidu uzcels paliekoši ķēnišķīgu līniju Izraelim. Jūs zināt, kas tās līnijas galā bija? Jēzus. Viņš ir ķēniņš šodien, viņš būs ķēniņš mūžīgi. Tad kungs runāja caur Abigailu. Tiks pats skaidri, kā būtu Samuels piecēlies no nāves. Un Dāvids to saklausot Abigailai. Slavēts kungs, Izraēļa Dievs, kas šodien tevi sūtīs man pretī. Svētīta tava izmaņa. Un svētīt tu, kas šodien atturēji man, ka neatriepos asinīm un neaptriebju sevi pats. Tajā dienā, kad Dāvids apvilka sobeni, viņš nemeklēja pravietiskus vārdus, bet pravietiskie vārdi Abigailas formā nostājās viņa ceļā. Tā tas notiek, kad pravietis ir miris. Dievs var lietot pašus vienkāršākos cilvēkus, kas var notikt arī ar gudro un skaisto sievieti, kas ir apprecēta ar muļķi. Dievs lieto šo Abigailu, lai pagrieztu situāciju pretējā virzienā. Un pēdējais, ko Dāvids viņai pasaka, ej mājās ar mieru. Redzi, es tevi uzklausījis un pagodinājis. Lūk tā, Dāvids tiek virzīts no zobena apjošanas līdz mieram. Te mēs varam jautāt, vai būtu arī tavs pravietis ir miers. Te mēs šo vārdu lietojam metaforiski, līdzībā. Jo tavs pravietis var būt tavs kaimiņš, tavs draudzes mācītājs, tavs skolotājs, kad sāk mācīties. Tāds cilvēks, kas tevi ierosina mīlēt Dievu šos principus. Persona, kurš palīdz tev izpildīt uzdevumu, kurš tevi iedmeslo, tāds, kurš darba laikā kaut ko pasaka. Daudziem no mums ir tādi pravieši. Tāds cilvēks var būt draudzē, un draudze mums dod perspektīvu, ko nozīmē būt adventistam šajā pasaulē. Draudze, kas sniedz saviņojuši pasaules uzskatu, kas arī palīdz izprast veselības principus. Un mums liekas, ka draudze iet šajā virzienā. Tikai kāpēc mūsu vidū izdeg jaunie mācītāji? Kādēļ ātri izzūd deksmi jaunos darbiniekos? Un problēma nevienmēr būs darbiniekām. Mēs varam kaut ko mācīties un ieklausīties Abigailā. Vai atceramies, ko Abigaila teica Dāvidam? Tātad Dāvid pārskat savas lietas.
pievērsies tam, kas ir vissvarīgākais. Un kas ir vissvarīgākais draudzē šodien? Kas ir vissvarīgākais? Pāvils par to pasaka tā ļoti īsi. 1. Korintiešu vēstulē 15. nodaļā no 3. līdz 4. pantam. Jo es jums rakstīšu vispirms, tātad kā pašu galveno. Esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Tātad šos senos notikumus, kurus rakstīja pravieši, kurus rakstīja Bībeles autori, Kristus atnāca un piepildīja un atklāja to caur sevi. Kristus arī gāja pazemības ceļu. Viņš varēja nākt ar lielu armiju un šo zemi iznīcināt. Bet viņš nāca kā bērns, kā cilvēks pie krusta, augšām cēlās. Tādā veidā, pasakot, ka viņš ir vainīgs mūsu vietā. Un mēs varam saņemt šo mieru ar Dievu. Tātad Abigailas un Dāvida pamazemība novērsās asins izliešanu, atnes mieru viņu starpā. Un neskatoties uz to, ka viņa bija aizskartā puse, viņa uzņēmās atbildību un pazemojās sakot: ļaujiet vainu uzvelt man vienai. Savukārt arī Dāvids atklāja pazemību, uzklausīja viņas padomu un atzina, ka viņa viņu ir izglābusi no grēka. Jā, mēs dzīvojam šajā saspringtajā laikā. Mēs dzīvojam dažādu jūtu uzplūdos un arī izaicinājumos, uzbrukumos, bet šeit ir izcinājums. Risinājums pazemībā. Un miers valdīs mūsu ģimenē, draudzē un sadarbībā ap mums.